Kas ir biedrība Lielnovads? Biedrība ir izveidota 2014. gada septembrī. Izveidojusi viņa ir aktīva Lielvārdes novada iedzīvotāju apvienība. Biedru skaits jau sniedzās pāri 15, tuvojas jau pie 20. Biedrībā Lielnovads šobrīd pulcējas Lielvārdes novada iedzīvotāji, kuriem nav vienalga, kas notiek pie mums novadā. Mēs arī vēlamies iesaistīt iedzīvotājus šajā visā procesā, pašpārvaldē un lūkoties pēc iespējām, kā uzlabot dzīvi mūsu novadā. Principiāli opozicionāri mēs neesam. Mums vienkārši, varētu teikt, sekojam līdz visiem procesiem, kas šobrīd norisinās, un skatāmies uz lietām, kas īsti nešķiet korekts vai kas šķiet varbūt pat aizdomīgas. Mēģinam iegūt informāciju papildus par visiem šiem procesiem, mēģinam līdzdarboties, nevis nākt klajā ar vienkārši principiāli opozicionāru viedokli, bet gan nākt klajā ar mūsu ieteikumiem. Mēs esam dažādi cilvēku kopa, mūsu vidū ir uzņēmēji, arī valsts ierēģi ar zināšanām šajā jomā. Un līdz ar to mums ir viedokļi no daudziem dažādiem skatu punktiem. Un līdz ar to mums šķiet, ka mēs varam sniegt arī noderīgus ieteikumus, kā kaut kādas lietas iespējams paveikt labāk. Pa lielam ir tā sajūta, ka līdz šim neviens īsti tā kā nav īpaši tā ļoti rūpīgi pievēršas uzmanību, kas tur īsti notiek tajā pašvaldībā. Ja? Tāda sarksuņa funkcija neviens tā nav centies veikt. Mēs gribam šīs funkcijas veikt un skatīties. Un, ir noteikti lietas, kur ir nepieciešams padoms vai ieteikums, vai arī varbūt pat aizrādījums. Bet ir arī lietas, kur mēs atbalstam to, kas, protams, notiek jau šobrīd, un nākam klajā vēl ar papildus ieteikumiem. Kaut vai, piemēram, tas pats stāsts par Lašplēša stadionu teritorijas izmantošanu. Sākumā bija domāts, ka viņi tā kā ilgtermiņā iznomās ar varbūt kādam interesantam uzņēmējam, bet mēs ierosinājām, ka varbūt ka ir nepieciešams ierosināt ideju konkursu, kur varētu cilvēki sniegt savus ieteikumus, kā šo teritoriju varētu izmantot. Rezultātā šis konkurss arī tapis, un ir iesniegt vairāk priekšlikumu. Patās viņi ir nākuši arī klājā, lai varētu arī iedzīvot apskatīties. Un to vidū ir tiešām ļoti labas idejas un arī vizualizācijas. Tā kā es ceru, kad pašvaldības komisija, kas šo konkursu rīko, ka viņi izvērtēs un tiešām liks lietā šīs foršās idejas, kas ir ieteiktas. Brīžiem mums ir, kā ir, man liekas, ar resursu pārvaldību. Tādā ziņā, ka viss jau vienmēr, protams, grozās par un ap naudu, par un ap līdzekļiem. Un tad, ja tu redzi, ka, piemēram, bērndārs siltināšanas projektam tiek pieprasīt papildus naudu, tad vienkārši rodas absolūti dabisks jautājums, kas notiek, kāpēc tas viss notiek tā, ka pēkšņi kopējā summa ir gandrīz vai 100 000 eiro, kas papildus pieprasīt. Jā, protams, iespējams, tur ir pamatojums un ir projektos kļūdas, nepareizas platības vai kaut kas tam līdzīgs, bet tad kādu ir jāsauc pie atbildības, ir šādas te kļūdas un šādas te neizdarības. Tad, tas galvenais ir vienmēr par un ap līdzekļiem. Principā. Es tīri personīgi varu teikt, man šķiet, ka ļoti ir svētīgi, ka pašvaldība atbalsta kultūras jomu ļoti arī lielā mērā. Gribētos, lai arī sportam būtu kaut nedaudz līdzvērtīgāks atbalsts. Es domāju, ka arī par iedzīvotājiem pašvaldība tomēr domā un rūpējās iespēju robežās, cik finanses un tā tālāk ļauj. Mēs vienmēr noteikti vēlamies sadarboties uz konstruktīvu principu bāzes. Ja mūs ieklausās un ja mēs varam sniegt noderīgus viedokļus, viss ir lieliski. Patās notika pašvaldības budžeta projekta apspriede. Šodien arī tika budžets pieņemts, cik es saprotu. Tas, ko mēs varētu teikt izdarījām pašvaldības vietā, ko viņiem būtu bijis jādara, ir mēs aicinājām iedzīvotājus uz apspriest šo budžeta projektu. Diezko nepatika pašvaldībai, ka mēs šādu funkciju darām un šādu sanāksmi rīkojām, bet tomēr sanāksmē piedalījās gan deputāti, gan arī daži iedzīvotāji. Jā, gribētos, lai iedzīvotāju atsaucība būtu lielāka, bet varbūt, ka svētdienas vakars nebija piemērotākais, vai varbūt vienkārši pamazām, kamēr tā informācija par biedrību aizies tautās, tad mēs šo sanāksmi sarīkojām, ieguvām daudz papildus informācijas, devām arī pretī kādus savus ierosinājumus šajā visā procesā un ceram, ka šī kļūs jau par tādu kā ierastu lietu, kad šīs pašvaldības budžets, šie jautājumi par budžetu, jo šī nauda tomēr nāk no iedzīvotājiem, no nodokļiem un tā tālāk, kad šīs lietas tiek tomēr komunicētas un apspriest arī ar sabiedrību. Es zinu, ka tas ir grūti, es zinu, ka var saskarties ar ļoti lielu pretestību, nepatiku un tā tālāk, bet to vienkārši ir jādara. Mums noteikti interesētu atbalstīt cilvēkus, kas vēlās ieviest tiešām jūtamas pārmaiņas, kas nebaidās no
no pārmaiņām, kas nebaidās ieklausīties iedzīvotājus un kas ir gatavi arī smagam darbam, jo, lai kaut ko mainītu, ir jāiegulda ļoti daudz pašiniciatīvas, jāiegulda daudz darba. Tad mēs vēlētos atbalstīt šādus cilvēkus, kas būtu gatavi esošos vai nostumt malā, vai pievienoties viņiem ar pamatīgu jaudu un palīdzēt, lai mums tas novads tomēr plaukst un zeļ vēl ātrāk un vēl straujāk. Esam organizējuši arī šogad pirmo hokeja turnīru. Tas nav tā, ka mēs tikai uz politiku, mēs arī sporta jomu atbalstam. Būtiskākais ir tas, ka mēs tiešām vēlamies aicināt iedzīvotājus piedalīties. Nevis tā, ka esam tikai mēs, biedrība 15-20 cilvēki, kuri kaut ko vēlas darīt. Mēs vēlamies, lai aizvien lielāks cilvēku daudzums nāk ar saviem novērojumiem, ar saviem ieteikumiem, ierosinājumiem. Šobrīd jau cilvēki komunicē, man pienāk e-pasti uz biedrību, kur cilvēki stāsta, kā arī tajā pašā kontekstā par pašvaldības budžetu stāsta, kā tur reāli ir, kas notiek Jumpravā, jo varbūt lielvārdieši nemaz īpaši nezina, ja? Un tad ir ļoti labi, kad nāk šo informāciju no iedzīvotājiem. Tāpēc mēs arī gribam, lai iedzīvotāji vien aktīvāk piedalās visā šajā procesā.